Labrīt, labdien, labvakar, man sauc Jānis Krīvēns, vēl sabiedrībā zināms kā Krivenči no repa supergrupas Singapūras Satīns. Un šodien es esmu ciemos pie savas draudzenes Madaras, Blaumeņa ielā 32, restorāna Mada Rīga virtuvē, kur notiek visa maģija. Tas ir šops, restorāns, bārs, you name it. Un es esmu atnācis pie Madaras ar domu, ka viņi man iemācīs pagatavot kaut kādu labu uzkodu, jo es esmu briesmīgs, esmu sūdīgs. Teiksim tā, esmu sūdīgs, esmu briesmīgs virtuvē, bet es ceru, ka tu man varbūt kaut ko iemācīs, lai es kļūtu labāks. Zini, es domāju, uztaisīsim drīzāk tādu challenge. Es esmu sagatavojusi vairākas uzkodu sastāvdaļas, un es gribētu redzēt, cik tu sūdīgs esi, vai neesi. Labi. Un no šīm sastāvdaļām tu varētu pagatavot, piemēram, 4 līdz 6 pirkstiņu uzkodas. Bet katrai jābūt dažādai, ja? Protams, jā. Wow, nu es tā godīgi, es virtuvē neesmu baigi labais. Man tā kā, es varu uzcept lieliskas brokastis, bet no bet no uzkodām man liekas, ka es varu, nu kā, es aizēju parasti mums Satīna backstage'os, parasti vienmēr mums vienkārši nomet čips paku, kādas sakaltušas speķu pīrādziņas. Mūsu vislabākās uzkodas bija mūsu koncertos, kurus jūs mums pagatavojāt. Tās bija vislabākās. Un es mēģināšu kaut ko atcerēties varbūt un savu kopā. Tā, nu labi. Jā, tu varēsi visas tās uzkodītas. Es tev varu pateikt, kas ir, piemēram, tās pamatnītes. Jā. Ir dažādi veidi pamatnītes, filogroziņi, sviestoti tosti vai brusketas. Ja? Kā arī šeit ir buciņi, kur tu vari... Kas priekšā? Wasabi, lidojošā zivs ikru majonēze. Super. Labi, es sākšu vienkārši. Okay. Izstāst, ka būs garšīgi. Tā. Man liekas, ka es kaut ko šitādu jau esmu no jums ēdis. Man tā liekas. Varētu būt, jā. Tā. Es vienkārši spikoju būtībā. Tas kā Indijā. Deku būs viena. Jā. Jā. Kas ir šitais te? Šitais man ļoti garšo. Tomātu salsa. Tas ir vairāk uz meksikāņu pusi. Tur ir tomāti, petersīļi, dažādas slapenas garšvielas un sīpoli. Tā bazilika krēms. Bazilika krēms, jā. Aizies. Jā. Man ir kaut kāda avīze, kurā es varu viņas ietiet. Jūs zināt tos Indian street foods? Man algoritms viņiem ir Instagramā pilnībā sačakrāts, jo es nezinu, vai par to var runāt vai nevar runāt, bet tajā, kad Džeks iebāž savus kājas tajā zupas katlā, tad ir kaut kas ļoti daudz no kā tu nevar novērsties. Nu, un šo principā man zināšanas beidzās. Pag, nekas stūjot izdomāšu. Es tev pēc tam pateikšu priekšā kaut kāds lietas, bet pagaidām izdari to, ko tu, jā. Šitais priekš desertiem parasti, ne? Ne šajā gadījumā. Es esmu sāļo uzkodu piekritējis, līdz ar to šeit mums nav nekas salds. Labi. Kas tas ir? Tas ir salds mango. Mums nav nekas salds, bet mums jā, kaut tas nav paredzēts desertam. Tas ir paredzēts... Es tev pateikšu, kur es viņu parasti lieku. Mango ļoti labi iet ar tīģergarnelēm kopā. Labi. Tu neesi dakšiņu vēl nolaizīsi, kas? Pagaidzi, dakšiņu pietāp labākiem. Liekas ļoti izcili. Tā, tagad es gribētu kaut ko bišķiņu. Man ir ideja, šitais būs kaut kas tāds mazliet perversāks. Mēs sākumā uztaisīsim caurumiņu. Es sapratu, man jābūt radošam. Tas jūtu. Mums drīz jaunā ēdienkarte būs gatava. Es skatos, mums drīz vajadzēs pamainīt kalkulāciju. Daudz jaunas idejas šodien rodas. Un es viņu mazliet ieziedīšu, ielubrēšu ar šo te. Kā saucās šis te?
Wasabi lidojošās zivs ikru majonēze. Tas, ko Madara teica, es viņu mazliet ielubrēšu. Wow, tas ir šedevrs. Neizdos gluži tā kā es to biju iztēlojies, bet man daudz zobi izraut, kad es runāju, ēdiens lido ārā no mutes visu laiku. Šodien tieši vēl bija pie zobārsta. Tā, es vēl divas uztaisījuši tā. Jā. Man ir bijuši ikri. Es vēl neesmu izmantojis, šitais ir prosecco, nē, parmezāns. Parmezāns tieši tāds Parmezāns, prosecco, parmezāns, tas jau ir jā, un šī līdzīgi. Šitā ir ko tu vari, es viņu ar to parasti tieši ir gan garša, gan dekorēju uzkodas. Labi, paņemsim šito. Kas bija vēlreiz šitais zaļais? Bazilika krēms. Labi. Es izmantoju ļoti daudzām uzkodām kā pamatnīti, kā tu brusketē liki. Vidēji. Es varu šitais ir arī visi dēļ. Jā, droši. Tu turpini Indian street food, ja? Baibu. Nu nē, es uztaisīšu klasisku vienkārši. Es saprotu, ka tu man visu laiku skaties uz pirkstiem. Protams, Jā, ka es traucē. Es jūtu ļoti lielu stresu. Ja Latvijā būs šitais te masterchef, man liekas, tev vajadzētu piedalīties, jo kaut kad viņš atnāks. Saprot, mums nav bijuši savi cooking šovi tik ilgi. Mums tūlīt būs, es redzēju. Ko, nopietni? Jā. Tu esi pieteikusies? Ne taču, nē. Tu esi labāk, vai ne par to, kas tur ir Nē, pareizi? es nevarētu, ka man skatās uz pirkstiem filmē, man kā es gatavoju, laikam, jā. Aha, jā, tiešām. Tas ir sarežģīti, saki. Tas pārāk liels stress man. Parmezāni. Es jūtos kā ratatouille. Es domāju, ka es varētu mēģināt uztaisīt maizes salātus. Diezgan cieņpilni, jā. Šitais tā kā skolā kreškī, zini, kad pirka, man bija nauda cigarešu paciņai mazajai. Uz grauzējiem. Cik tev ir gadi? 34. Man arī. Tiešām slikti. Tā, pieliksim šito. Tie maizes salātiņi, tāda manā interpretācijā. Tāds itāļu vaibiņš. Es ļoti iedvesmojos no ceļojumiem. Tāpēc arī ēdienkartē ir tiešām tāds mikslis, bet es domāju, tas mikslis tādā labā ziņā, ka es vīra Oma vienmēr saka, labs labu nemaitā, un tad es salieku kopā labus produktus un garšīgs produkts, kas man garšo. Jā. Un tad galu galā sanāk garšīgs ēdiens. Un ēdiens tiešām, jā, iedvesmojos no dažādām valstīm. Kur ir tava mīļākā valsts? Nu, bez Latvijas, protams. Jā. Bez Latvijas. Man mīļākā valsts noteikti ir Itālija. Un otra mīļākā valsts, kuras esmu bijusi, ir Peru. Wow, tas salāts izskatās ļoti labi. Lūdzu, tas es? Zini kā, Jāni, ir tā, ka es ļoti novērtēju to, ko tu esi pagatavojis. Kā ir? Labs labu nemaitā? Ir tā vai tomēr nav? Nu, jums sanāks labāk. Tā kā jūs mums atsūtījāt. Jā, tā tu esi backstage, ja? Jā. Nu labi, es domāju tā. Mums katram ir sava vieta. Varbūt daram tā, es palikšu šeit virtuvē, gatavošu šodienai uzkodas, un tu varbūt gatavojies savam koncertiņam. Pasākumam. Jā, mūsu pasākumam. Mūsu pasākumam. Zini, kā darīsim tā? 3. jūlijā. Cikos, 9. vakarā vai ātrāk? Vēl izdomāsim, paziņosim. 3. jūlijā, Blaumiņa ielā 32, mēs darīsim lietas, ko mēs daram vislabāk. Madara pie plīts rukās, vai ne, vergos, sievieti virtuvē, tur, kur viņai jābūt. Kallaž. Un es kopā ar saviem draugiem strādāsim pie mikrofoniem, ar mikrokoncertu. Tur, uz ielas. Tāpēc mēs tusēsim, mēs labi ēdīsim, mēs labi padzersim. Blaumiņa ielā 32. Paliksim pie lietām. Es nelīdīšu tavā lauciņā, tu nelien manā lauciņā. Varbūt bišķi uzdziedāšu. Varbūt bišķi. Ja tu ļausi. Un jūs arī. Es ceru, ka jūs arī uzdziedāsiet mums līdzi. Tiekamies 3. jūlijā. Tiekamies.